Lai arī cik spēcīgi nebūtu Vidzemes augstskolas studenti, ik pa reizei tomēr gadās saslimt, un ir dzirdēts, ka mūsu studenti slimības laikā iztiek bez aptiekas apmeklējuma un paļaujas uz savām netradicionālajām metodēm. Tad mēs devāmies noskaidrot, kādas ir šīs metodes. Pirmkārt, ir daudz jāsmaida, jāpriecājas. Otrkārt, es varu visiem ieteikt, iet pirtī nopērties, pēc tam iziet ārā, izripināties pa sniegu, cerībā, ka viņš nav sasalis. Un vēl treškārt varētu ēst sasaldētus smilcērkšķus. Ļoti labi palīdz. Es domāju, ka vienkārši vajag tādu preparātu bez recepšu vietā lietot vienkārši vitamīnus, jo cilvēku domāšanas spēks ir ļoti stiprs un cilvēks vienkārši domā. Vismaz mans ķermenis tiešām domā, ka tas palīdz. Kad ēd ķiplokus, tā kā nomizo un apēd veselu ķiploku daiviņu. Viena no populārākajām ārstniecības metodēm ir dzert zāļu tējas. Tas ir, piemēram, piparmētru, liepziedu, ķērpju vai pat pelešķu tējas. Klātām pievienojiet ingveru vai pašmāju medu. Tomēr par efektīvu metodi tika atzīts arī upeņu balzāms. Daudz dzeru tēju, medu un es ēdu ķiploku maizītes. Bet ķiploku maizītes nevar ēst svētdienā, jo tad pirmdien smirdēs mute. Un es zinu, ka man arī pazīstamie, viņi iet peldēties āliņģī. Tāpēc ir jārūdās, lai neslimotu. Dzirdēju, kad zila zeķi jāuzvelk kreisājā kājā. Ārstējoties, es izmantoju ķiploku kociņus, kur aizdedzinu. Un tad ir jāelpo tas tvaiks. Degunā nenormāli koši, bet palīdz ļoti ātri. Tad viens vēl variants ir izmantot tējas koku eļļu ar piparmētrām smērēt centāk, un tas arī riktīgi jāatvelk ārā. Ieliec kājas bļodā, kur ir pilna ar karstu verdošu ūdeni. Par efektīvu ārstniecības metodi tika atzīts arī nātris. Dzirdējām arī stāstu par to, ka kāda māte savu bērnu ielikus nātreis, un pēc darba viņa izņēmusi no tām ārā. Savukārt bērns nav slimojis visu gadu. Savu kārtīgu devu iedot ar ingveru un ar citronu. Un tad ingvers ļoti labi iedarbojas ar šūniņām, un tad ir cerība, ka vismaz būs labāk. Esmu dzirdējusi arī, ka daži mēdz ārstēties ar kādiem grādīgiem dzērieniem, piemēram, balzāmu, kas palīdz pret kakla sāpēm. Elpo kartupeļu tvaikus. Sentāva metode, kā ārstēt augstēšanos, ir ielikt sinepju pulveri, piemēram, vannā, un tad ielikt iekšā tur kājas kastā ūdenī, un pēc tam savilkt virsū vilnas zeķes un līst ātri zem sagas. Manuprāt, vieglāk ir vienkārši neslimot, jo slimošana traucē gan iet uz skolu, gan darbu. Tātad no studentiem sapratām, ka vieglāk tomēr ir neslimot, bet ja nu tomēr tas gadījies, tad varat izmēģināt kādu no šīm netradicionālajām metodēm.